Es šobrīd nekur īsti nestrādāju. Nav jau kur. Pirmkārtām, tas ir goda jautājums. Tā īsti pa prātam nevar neko sev atrast, jo neiešu tur kaut kādās noliktavās kaut kur. Otrām kārtām arī pa kapeikām es netaisos strādāt priekš kam. Reku man māsai, pie kuras es tagad dzīvoju, viņa mani tā mīļi pa parazītu ir iesaukusi. Viņa strādā pa mazām naudām, sitās. Rezultātā mugura čupā. Atļauties arī īsti neko nevar. Tas dzīvoklis viņai tāds pritons. Ēdiens, ko viņa pērk, man arī īsti nav paprātam. Tad jautājums, kurš no mums ir lielāks muļķis? Tas bezdarbnieks vai darbnieks? Potenciāls man ir, es visu kaut kur varētu īstenoties. Tik cik tā darīšanas jautājums. Biju nesen uz vienu interviju. It kā nepaņēmu, bet es jau arī necentos. Tādā vietā negribu strādāt, kur tādus stulbus jautājumus uzdod. Kas jūs motivēja pieteikties vakancei? Tā arī pateicu, kas motivēja, kas? Izsaukums. Sliktākajā gadījumā TikTokus sākšu filmēt, tur jau katrs priduraks var izsisties. Bet pagaidām nav kur steigties, darbs nav zaķis, neaizbēgs. Tā kaut kā.